Priekšsēdētājs, cienījamie padomes locekļi, doktora grādu pretendentu vadītāji un visi klātesošie. Patiešām, turpinot Romānu Lāču iesākto par neraksturīgo kvalitāti ķirurgam šim darbam, tādā pamatīguma un precizitātes un izklādes ziņā, gribētu teikt, ka šeit ir saskatāma bāzes medicīnas zinātņu ietekmi, jo bāzes medicīnās tas, gribētu teikt, ir diezgan raksturīgi šādi, dot precizitāti, kvalitāti un vispārējais, jo tas jau ir kā laboratorijā ar datiem, ar analīžu rezultātiem strādājot, dažādas matemātikas metodas pielietot, statistikas metodas. Tas būtu tā kā gandrīz standarts, un šeit līdz ar to man ir jāuzteic mūsu šodienas doktora grādu pretendents, kurš ir tā kā viena kāja, protams, ir tādā kliniskajā medicīnā, bet otra ir tādā bāzes medicīnā, un te vēl varētu vispār diskutēt, kurā padomē vajadzēja šo darbu aizstāvēt, vai ķirurģijas vai bāzes medicīnā, jo no vienas puses marķieri tas tā kā viss būtu pie bāzes zināts, tie algoritmi, tie atkal tā kā pie klīniskās medicīnas. Tā kā mēs te, līdz ar to tas norāda to, ka medicīnā jau arī tās robežas vairs tik strikti mēs nevaram novilkt, un, protams, ka klīnicistam jau tā kā loģiskā ķirurģijas padomē aizstāvēties, un man ir prieks par šo ļoti spilgto, es to gribētu teikt kā priekšnesumu, gan ziņojumu, gan arī atbildes uz visiem jautājumiem, jo pārliecināts, enerģisks, bet ne pašpārliecināts jauns klīnicists, tas, man liekas, ir tāda vērtība pat par sevi, un ko mums šodien bija iespēja doktora grādu pretendentu personā pieredzēt, un paldies par to. Bet tā kā šī ir diskusijas sadaļa, tad es tomēr to vienu diskusijas aspektu, uz kuras negribu šobrīd saņemt nekādas atbildes. Es vienkārši savus pārdomas par tēmu, kas raisās man no šī darba, un tas ir vēlreiz es pie tās morfoloģijas atkal atgriezīšos, jo man kaut kā šķiet tā, ka darbā tās koncepts iznāk tāds, ka olītes vēzis, tas ir kaut kas viens, kuram ir vienkārši dažādas stadijas. Agrīnas stadijas, vēlīnas stadijas. Tas ir viens koncepts, kas netiek sīkāk analizēts, kādas tieši specifiskās pēc morfoloģijas, pēc kādiem citām pazīmēm, kā tas vēzis sadalās. Un vismaz darbā, jo tas ir viens. Tad mums ir operācija, tas ir tā kā mezglpunkts, un tad atkal ir šie skrīningi diagnostikā izmantojamie marķieri, kas ir atkal apakšana, un vienalga apakšana, bet viņi tā kā ir viena piltuva no augšu, otra no apakšu, operācija pa vidu. Es runāju par to, kur mēs varam salīdzināt, kur ir īstā operācija. Un tad tas, kas uz augšu, tur ir tātad ir morfoloģija, tātad pēc tam droši vien ārstēšana ir nosacīta individualizēta atkarībā no tā, ko morfoloģija tur ir uzrādīts. Savukārt arī skrīninga daļā ir mēģinājums no daudzajiem, kā jūs minējāt, un darba vadītāji minēja, tie ir bezgalīgi daudz dažādi biomarķieri, kas jau ir zinām un droši vien vēl tiks atklāti. No tiem visiem atrast vienu vai dažus, kurus tad visiem var pielietot, un tad mēģināt izķert to, izķert tās iespējamo diagnozi, lai tad tālāk rūpīgāk izmeklētu un veiktu padziļināt izpēti, konsultācijas un vispārēj. Man šķiet, ka tas ir kaut kā teorētiski tāds strupceļš tādā idejā, bet tas ir mans personīgais uzskats. Jo, manuprāt, arī biomarķieros, arī skrīninga lietā tāpatās vajag plašu spektru. Jo tas, kas viens marķieris, kas būs priekš vienas audzēja morfoloģijas ļoti derīgs, priekš citas morfoloģijas nebūs tik derīgs. Bet, ja mēs visi viņus uzskatām, ka tie visi vienkārši olnītas vēzis un tikai stadija, tad mēs vienkārši mēģinot vienu, vai pēc lētuma, vai pēc vienkāršuma, vai pēc, varbūt drusku, primitivizējot ģimenes ārsta spējas, uztvert dažādas smalkas metodas, teikt, jums vismaz vienu metodu to lietojiet, vai ziniet, bet varbūt, ka tu tomēr vajag turpināt, ja tas darbs vispār turpinās, tomēr to marķieru ziņā, to skrīningu metodu ziņā arī to paleti dažādot, jo tas tomēr ļaut to procentu palielināt, kuras tad tiek noteikts tādīs agrīnajās stadijās saslimšanas, un tādā veidā vēl vairāk reducēt to, ka vispār līdz operācijai nav jānonāk, vai arī tās operācijas ir agrīnākās stadijās. Tas ir mans diskusijā, mans pienesums diskusijā, un mans tāds tā kā arī vēlējums, kā es saskatu vispār šīs tēmas tālāku attīstību. Paldies! Paldies!
Es kādu ātri pateikšu, kāds mums bija tas sadalījums un kāpēc pilnīgi vietā ir šī piezīme, ka noteikti ne visām morfoloģijām, kaut arī tās ir adenokarcinomas sulnītes, ne visām morfoloģijām būs vien un tie paši biomarķieri. Epiteliāliem audzējiem tomēr. Epiteliāls, bet arī epiteliāls ir mucinozes morfoloģijas, kas ir uzskatāms par tādu piemēru, kur varētu nebūt šī CA125 jutība un arī H4 varētu būt mazāk jutīgs, kur varētu būt nepieciešami pavisam citi biomarķieri, kas nav analizēti šajā pētījumā. Tas ir pilnīgi pareizi. Mūsu šo te paraugu kopu sastādīja lielākā daļa bija 56 sievietes bija ar cerozes morfoloģijas adenokarcinomām. Tās bija tīras, faktiski cerozes adenokarcinomas. Endometrioides adenokarcinomas, kur šis spektrs biomarķieri ir ļoti līdzīgs cerozes morfoloģijas adenokarcinomām. Tas, kas bija atsevišķas pacientes, tās bija 4 sievietes, kuras nebūtu prātīgi izdalīt un analizēt atsevišķi, mēs viņus iekļāvām iekšā, lai tas atspogļotu realitāti, kas reālā dzīvē notiks ar šīm mucinozām adenokarcinomām. Paldies! Paldies!